Katrs rudens skaistulis ķirbis pirms ielikšanas vezumā rūpīgi apčubināts un nomazgāts. Tuvojoties Miķeļu dienai, šāda rosības krundenieces Dainas Badovskas pagalmā redzamīgi gadu. Tā saposti ķirbji dosies uz gada tirgu Rīgā. Tieši ar šo pasākumu pirms 9 gadiem arī aizsākusies Dainas kundzes aizraušanās ar ķirbju audzēšanu. Nu, sirdsdarbs, protams, arī vakar, kaut ar laiks bija šausmīgs, ņēmām nost. Vai, reku, šitas ir skaists, vai, rekā, šogad šitas skaists. Tā paceļam viens, paceļam otrs, nu, papriecājamies. Nu, tas arī ir viens, un otrs ir no kaut kā jādzīvo. Darbs nav, un arī noteikti nebūs, nu, jāiztiek ir no kaut kā. Un līdz ar to audzējam ķirbus, un vēl šo to paķeram līdz pa tirgiem, un tā mēs sitamies. Lai arī laukā zem lapām lielākoties paslēpušies dekoratīvie ķirbji, tieši Dainas kundzei 2 gadus piederējis dižākā ķirbja saimnieces gods Latvijas lielākā ķirbja čempionātā, kas tradicionāli norisinās Rīgas zooloģiskajā dārzā. Pērn Skrundā augušais milzenis bijis 165, vēl gadu iepriekš 155 kg smags. Arī šogad 5 ķirbji jau pieteikti konkursam, tomēr to lielums atpaliek no iepriekšējiem. Vai, kur šogad bija niķīgi ķirbji, tos, kurus audzēja īpaši, nu tie burtiski apstājās augt. Nu neaug un viss. Pagājuši gadu tāpatās čubināja un bužināja izaug. Ar šogad domāju, pačubināšu vēl vairāk kā pagājuši gadu un nekā. Visās grāmatās visur aprakstīts, cik viņš ir šausmīgi veselīgs no visām debesu pusēm, sākot no stīgas un beidzot ar pašu augli. Gan stīgas ēdamas, galotnes, protams, ne jau vecie tur tie kaņķi, ziedi ēdami, sēklas ēdamas ir, vidus izmantojams visur kompresēm un tā tālāk, un nu, visa kā tur laba ir. Dainas kundze arī nereiz vien pārliecinājusies, ka rakstītam vārdam nevar ticēt, nu, piemēram, kas ir uz sēklu paciņām. Šogad nopirku vienu super lielu ķirbju sēklu, un iznāca super nekas. Un nopirku vēl 3-4 pakas, no kuriem vispār iznāca tikai, nu es nezinu, lielākais varbūt kādi 20-25 kg, bet bija rakstīts, ka Guinness rekordu grāmatā un nezinu kā vēl. Un var sakot, neticiet reklāmai, kas ir uz paciņas. Oh. Sākumā es domāju, ka šitie ir, es viņus pa zoskapliem sauc, bet izrādās, ka uz paciņas rakstīts kobrs. Dainas kundzes vietai Miķeļu dienas gada tirgus apmeklētāji rēti paiet garām nepiestājuši. Katru reizi viņa līdzi atvedusi arī dēla veidoto ķirbju vīru Miķeli. Tas liek visiem atplaukt smaidā un meklēt pēc fotoaparāta. Kā sprauž Jāņos pie durvīm Pilādes, tā mēs uz Rīgu ņemam Miķeli līdzi. Ieva Benefelda, Māruta Denēlans Perševics, Skrundas televīzija.